Iespējams, jūs būsiet ievērojuši, ka mums cilvēkiem ļoti patīk vienam otru aprakstīt. Un dažkārt mēs sakām Lēsviļu medvīns, gudrā ieva, skaistā dace, vai arī kaut ko pavisam smalku, runājot par kādu no tipoloģijām, kuras ir daudzas, un daudzas no viņām ir balstītas astroloģijā, psiholoģijā, psihoterapijā vai socioloģijā. Te nu mēs esam jaunavas un strēlnieki, intraverti un ekstraverti, holēriķi un sangvīniķi, vai vēl kaut kas sarežģītāks kā Myers-Briggs tipoloģija, kur ir 16 dažādi tipi ar 4 burtu dažādu kombināciju katrā gadījumā. Vai, kā pēdējā fórums līdere sevi nodēvēja Juris Žagars, pāvi un tīģeri, jeb pāvtīģeris. Šīs visas tipoloģijas ir ārkārtīgi interesantas, viņas mums ļoti labi nodara, lai sevi aprakstītu, bet ziniet ko? Ja mēs gribam runāt par savām personības konstrukcijām, ja mēs gribam saprast, kā no viņām atbrīvoties, mums ir vajadzīga tipoloģija, kas nav tikai aprakstoša. Mums ir vajadzīga tāda tipoloģija, kas ved sevis dziļumos, aicina darīt iekšējo darbu ar sevi, aicina uz pārmaiņām, jo ziniet ko? Tajā pārmaiņu ceļā, kurā mēs dodamies, pirmām kārtām galvenais ir nevis pa kādu ceļu tu ej, bet kurš ir tas, kas šeit iet pa šo ceļu? Nu, atkal jau mēs esam pie tā paša. Kas es esmu? Es esmu Elita Moiseja, un šis ir podcasts Eniagrammas mazie noslēpumi. Pagājušā raidījumā jau minēju, ka es kā biznesa vadītāja ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi esmu izmantojusi kādu ļoti senu un ļoti interesantu cilvēku tipoloģiju, lai izprastu sevi, izprastu savus kolēģus, palīdzētu veidot mums kopīgas attiecības arī ar klientiem, risināt konfliktus, jo mēs zinām, ka profesionālajā vidē ir ārkārtīgi svarīgas mūsu profesionālās prasmes, bet dažkārt panākuma atslēgas pamatā ir tieši šīs cilvēciskās prasmes. Vadot eniagrammas seminārus, esmu vairāk kārtīgi no jums dzirdējusi, ka jā, man ir tā eniagrammas grāmata kaut kur mājās plauktiņā, bet jā, es nevaru viņu izlasīt, un tas ir pārāk sarežģīti. Šis podcasts ir tāpēc, lai es jums varētu palīdzēt norientēties eniagrammas labirintos un izstāstīt jums dažus mazus eniagrammas noslēpumus, jo jūs taču zinat, ka parasti sāls ir tieši tajās mazajās lietiņās. Eniagrammas tipoloģija nav balstīta uz klīnisku psiholoģiju, lai gan Kalifornijas Universitātē Stenfordā tiek veikti akadēmiskie pētījumi par eniagrammu. Arī neirozinātnieki izsakās visai pozitīvi par šo mācību. Tā, protams, nav arī garīga mācība, un tā pilnīgi noteikti nav ezotēriska mācība. Jūs man vaicāsiet, nu kas tad ir tā eniagramma? Lai atbildētu uz šo jautājumu pirms pusotra gada, es kopā ar savu skolotāju un pasaulē visatzītāko eniagrammas pasniedzēju devos uz Ēģipti. Mēnesi garā ekspedīcijā. Kopā ar vēl 20 cilvēkiem no visas pasaules mēs ceļojām pa Ēģipti un apmeklējām ļoti senus Ēģiptes tempļus, tādus, kur ir būvēti pirms aptuveni 5000 gadiem, jeb 3000 gadus pirms mūsu ēras, lai sameklētu eniagrammas saknes. Patiesībā sakot, es nezināju, ko es tur ieraudzīšu, jo es skaidri zinu, ka eniagrammas tipoloģija, tipu apraksti ir tapuši 60. gados. Eniagrammas simbols ir 2500 gadus sens. Kas varētu būt tajos tempļos? Ziniet ko? Tas, ko es tur ieraudzīju, mani pilnīgi apstulbināja. Jau pašā sākumā Rass mums teica, ziniet, visi šie stāsti par dievībām ir tādi vienkārši dīvaini stāstiņi, ja vien jūs to neattiecinat uz iekšējo darbu ar sevi. Reāls iekšējais darbs, reāls eniagrammas darbs ir atrast šo līdzsvaru starp labo un slikto sevī. Tas nav par sava tipa noteikšanu. Protams, ka noteikti tipu ir ārkārtīgi svarīgi. Jums ir jāsaprot, kas ir tas materiāls, ar kuru jūs strādāsiet,
lai kļūtu par autentisku cilvēku. Ja tu atklāji savu tipu un tu domā, ka tu esi tas tips un turpmāk staigā apkārt un visiem attaisno savu rīcību, tāpēc, ka tu esi 1. vai 5. vai 9., tu esi mazliet iesprūdis. Ja tu saproti, ka tā ir tikai tā fiksācija, no kuras tev ir jāizkļūst ārā, tu esi ceļā uz brīvību. Tu esi pretī savai augstākajai apziņai. Bet, labi, kas tur bija tajā Ēģiptē? Kas bija ar faraoniem? Kādas liecības par faraonu iekšējo darbu ar sevi atstāja šīs senās tempļu sienas? Jūs varbūt atceraties, jūs varbūt esat dzirdējuši, ka faraonam bija jāiemieso sevī lielais dievs Hors, viens no varenākajiem dieviem Ēģiptes mitoloģijā. Kas faraonam būtu jādara, lai viņš varētu to sevī iemiesot? Skaidrs, viņam bija jātiek galā ar saviem instinktiem, ar saviem prāta fiksācijām, ar savām kaislēm, kas rada ciešanas, ar dusmām, ar iedomību, ar iekāri, ar bailēm. Faraonam bija jāpiedāvā dieviem kārtība, struktūra un līdzsvars. Uz to norāda vairākas lietas. Ja jūs būsiet nākamo reizi Ēģiptē, pievērsiet uzmanību, kad faraons sēž uz savu krēslu, viņam zem krēsla ir kāds dzīvnieks, cik interesanti. Dažkārt tas ir mērkaķis, dažkārt tur blakām ir vērsis, kas cīnās, dažkārt tur ir milzīgs tīkls ar zivīm, kurās ir ne tikai zivis, bet arī cilvēki. Kāpēc? Varbūt tā ir netieša norāde uz to, vecīt, tavu uzmanību peld. Vai beidz cīnīties kā vērsis, savaldi savus instinktus, jeb savu prātu, kas lēkā kā tāds mērkaķis. Nav iespējams dzīvot, ja pacelties līdz savai augstākajai apziņai vai līdz nākamajai pakāpei savā apziņā un vēl ar vienu ļaut šiem visiem instinktiem ar tevi izrīkoties. Šis tā saucamais ļaunums vai nevajadzīgo lietu kopums faraonā vai jebkurā no mums toreiz tika definēts kā Sets, kā hausa dievība. Mums pašiem ir katram jātiek ar šo hausiņu sevī, un ziniet ko? Viņš nav jānogalina, viņš ir tikai jānomierina. Un te ir vēl viens eniegrāmas mazais noslēpums. Pavisam tumšā templī, uz milzīgas sienas, pašā mazākajā stūrītī, ko mēs varējām redzēt tikai uzpiģinot ar savu mobilo telefonu gaismiņām, mēs redzējām mazu bildi, ko nezinātājs nekad nebūtu varējis redzēt. Tajā bildē ir attainota, šajā gadījumā valdnieka, tumšākā dvēseles nakts stunda, kur palīgā viņam nāk kurš? Sets ar savu milzīgo enerģiju. Tev ir vajadzīga šī enerģija, lai tu varētu transformēties. Tev ir vajadzīga šī enerģija, lai savā tumšākajā nakts stundā tu varētu iet pretī gaismai. Beidzot, mēs esam nokļuvuši Hora templī, vēl tikai maza detaļiņa par šo, un te notiek šī vēsturiskā cīņa starp Horu vai starp valdnieku un Setu, starp hausiņu, ja šajā gadījumā viņš patiešām lielais hauss. Ļoti bieži šajās bildēs vai šajās scēnās Sets tiek izdaiļots vai attēlots kā nilzirgs. Drusku retāk kā krokodils un ļoti reti kā ēzels. Lielais valdnieks dur šim nilzirgam ar milzīgu harpūnu, ar milzīgu kosmisku ieroci 10 reizes. Viņš to nedara ar mērķi nogalināt. Viņš to dara ar mērķi pakļaut šo hausiņu sev. Katrā no 9 epizodēm nilzirgs paliek nevis mazāks, bet lielāks. Un visbeidzot, pēc 9. epizodes, valdnieks jāj uz nilzirga. Viņam aizmugurē soļo Hora māte Izīda, bet pretī viņu sagaida 9 nākamās dievības, 9 radošas enerģijas. Tas ir spēks, kas šo valdnieku pacels viņa nākamajā augstākajā apziņas stāvoklī. Jūs jautāsiet,
kas tad notika ar to setu? Kas notika ar hipopotāmu? Nu, ziniet, tur ir tāda viena pēdējā bilde, kurā viņi, tie visi laukuma iedzīvotāji, kas sagaidīja valdnieku, viņi vienkārši notiesāja to nilzirgu. Ko tas nozīmē? Varbūt mēs varam domāt par to, ka mūsu jaunā, patiesā daba apēd to, kas bija mūsu vecā daba. Pēdējos 60 gados mēs, protams, nerunājam par šīm mitoloģijām un nerunājam par šīm vispār pieņemtajām patiesībām. Kaut kad viņas ir interesantas, piekrītiet man. Tur vēl ir ļoti daudz ko izzināt. Bet mēs ar jums runājam par moderno enneagrammu un modernās enneagrammas tipoloģijas, personību apraksti ir tapuši 60. gados. Šie apraksti mums stāsta par to, kādas ir mūsu rakstura tendences, kāda ir mūsu aizsarga mehānismi, kādas ir bāziskās bailes un bāziskās vēlmes. Un mums pašiem parasti ir diezgan grūti to redzēt no malas. Mums nav milzīgs noslēpums, kā tie citi uzvedās. Tāpat kā tiem citiem nav milzīgs noslēpums, kā mēs uzvedīsimies noteiktā situācijā. Viņš saka, es zinu, Elita kāvēs, es jau paredzu, ka Pēteris atnesīs zemenes, un vēl kāds kaut ko tur izdarīs, ko mēs visi sen paredzam. Toties mums pašiem sava rīcība nevienmēr ir skaidri redzama. Tieši tāpēc semināros bieži vien cilvēki saka, es redzēju savu vīru, redzēju savu sievu, tur bērnus atpazinu, sevi es vēl neatpazinu. Šī iemesla dēļ patiesību sakot ir jāpiemetina, ka ir ārkārtīgi bīstami tipēt citus cilvēkus no malas. Jo ziniet ko? Mēs visi varam uzvesties ļoti vienādi, bet mūsu motivācija ir atšķirīga. Jūs jautāsiet, labi, piemēram. Piemēram, iedomājieties, ka mēs esam aizbraukuši ceļojumā uz Norvēģiju un vienā tādā ļoti foršā vakarā, kad visi ir atbrīvojušies un tā, viena no mums saka, skatoties tālumā uz kādu klintu, saka, es gribu uzkāpt tur. Un es, mīļais, gribu, lai tu mani skūpsti kalna galotnē. Un visi šai idejai arī piekrīt. Mēs visi sakam jā. Tikai mums katram ir sava motivācija. Kāds grib vienkārši šo procesu, kāds grib šo sajūtu, ka es kāpšu kalnā un tikšu tur skūpstīt. Kāds piekrīt šim variantam, jo skaidrs, ka atteikt nevar. Vienkārši saka jā. Kāds nākamajā rītā ierodās pilnā ekipējumā, pats pirmais pie tās klints, tāpēc, ka beidzot varēs kaut ko tādu parādīt pārējai grupai, kurš te ir labākais. Un kāds ir ieradies ar ekipējumu sev un visiem pārējiem, jo labāk, lai tas ir, un to nevajag, nekā to vajag, un tā nav. Un kāds cits vienkārši ir visu izlasījis par to, kā šajā klintī varētu uzkāpt, un visiem šķiet, ka viņš arī būs tas vadonis, bet viņš to zina tikai teorētiski klintī, viņš patiesībā sakot nekad nav kāpis. Kāds cits savukārt ir izdomājis, ka viņš ies pilnīgi pa citu ceļu, jo tā būs vienkārši viņa ceļš, vienalga, ko domā pārējā grupa. Un kāds cits patiesībā, sakot, nenormāli baidās no augstuma, bet nevar pateikt nē, jo vienkārši tāpēc, ka jūs domāsiet, ka es esmu tāds vājš, un tā ir man vājuma pazīme. Dažkārt mums ir ļoti grūti sevi pazīt. Jā, mums saka šeit un tagad, jādzīvo apzināti, bet vai nav tāda sajūta, tā kā tajā amerikāņu filmā, atceraties, filmas nosaukums ir Murkšķa diena, kur žurnālists aizbrauc uz kādu mazu ciematu, un viņam ir jākomentē tas, kas tur notiek pilsētas laukumā, jo katru reizi tajā datumā dzīvnieciņš Murkšķis tiek izņemts no savas alas, un viņš tur kaut ko dara, kas saka, ka pavasaris būs agrs vai vēls. Bet tas joks ir tāds, ka žurnālists katru rītu pamostās, un tā ir precīzi tā pati diena. Lai nav mums šādi, ka mēs pamostamies katru dienu tā kā tādā murkšķa dienā. Par tie paši aizvainojumi, tās pašas problēmas, tās pašas bailes, tā pati sevis narkotizēšana ar kaut kādām mazām prieka lietiņām vai kādām citām lietiņām, tie paši grābekļi un kapļi. Bet ziniet ko? Mums katram ir savs grābekļu komplektiņš. Kāds tad ir manas rīcības patiesais iemesls, jūs jautāsiet? Un es jums teikšu, ziniet ko, tas ir tāds nemiers. Nemiers par to, ka mēs esam zaudējuši saikni ar savu patieso būtību.
Nu, protams, ego kaut kā mēģina ar to lietu tikt galā, sakārto visu pa savam, bet tik un tā tas izskatās pēc drusku izkropļotas realitātes. Mūsu nemiers, atkarībā no tā, kāds tips mēs esam, izpaužās 9 dažādos veidos. Tās ir kaislis, ja patiesībā sakot, nu, tas, kas mūsos rada ciešanas, katrā no mums ir dusmas, lepnums, meli, skaudība, skopums, bailes, alkatība, iekāri vai kūtrums. Iedomājieties, viena no šīm lietām ir tā, kas rada ciešanas jūsos. Katram no mums savējā. Enneagrama apraksta 9 dažādus tipus, balstoties uz šīm kaisliem, vai dažkārt mēs viņus saucam par saknes grēkiem. Grieķu valodā grēks, jeb hamarteja, nozīmē novirzīties no mērķa. Es centos, es šāvu precīzi, bet es netrāpīju. Mēs Enneagramā runājot par katru tipu, runājam par tiem psiholoģiskajiem mehānismiem un par tiem simptomiem, kas mūsos parādās tad, kad mēs netrāpam mērķi, kad esam aizmirsuši, kad esam nošķirti no tā, kas mēs patiesībā esam. Un tas jau patiesībā sakot ir noticis pavisam sen, agrā bērnībā. Nu, kā tad jūs vaicāsiet, kā tad es varu savu to tipu atklāt? Ziniet, ir jābūt ārkārtīgi drosmīgam, nebaidos teikt, nobriedušam cilvēkam vai personībai, lai būtu tā drosme ieskatīties sevi un teikt, ja, ir tā, teicu, jā, ka kāpšu tajā kalnā, jo vienkārši nespēju atzīties jums, ka esmu vāja. Otrs nosacījums ir pilnīgi noteikti, ir jāizturās pret sevi kā pret labāko draugu. Mēs taču savam labākajam draugam stāstam visu, nebaidoties. Mēs taču savu labāko draugu uzklausam, vienalga, cik ļoti mums garlē, ko viņi stāsts. Mēs taču esam ļoti iejūtīgi pret savu labāko draugu. Šis ir veids, kā strādāt ar sevi, kā sākt šo iekšējo darbu. Ar milzīgu reālu interesi. Tu pats sev jautā, Eltiņ, kas notiek? Ko tu tagad dari? Kāpēc tu to dari? Mēs zinām, kāpēc tu to dari. Varbūt, kad ir pienācis laiks atbildēt uz jautājumiem, kāpēc es tik bieži slimoju, kad man jāierodās tajā konkrētajā vietā. Varbūt mans ķermenis man saka, ka man tur vairāk nav jābrauc uz turieni. Kāpēc es uzņemos visus šos darbus, kaut gan zinu, ka man nebūs laiks tos paveikt. Varbūt tāpēc, ka es atkal nevaru pateikt, ne, jo tas būs mans vājuma pazīme. Ja varbūt arī tāpēc, ka es negribu kaut kādā veidā izkrist no kolektīva, izkrist no visas šīs kompānijas. Kāpēc es strauji beidzu sarunu tik līdz es jūtu, ka kāds tuvojas manām emocijām? Kāpēc es noduru acis, ja kāds sāk mani lielīt? Man nav patīkami, tas ir pārāk intīmi. Ja es varu atbildēt sev godīgi uz šiem jautājumiem, tas ir milzīgs ceļš. Tas ir milzīgi liels solis ceļā uz mūsu pārmaiņām. Mums ir jābūt milzīgi un pamatīgi godīgiem, jo šīs ir lietas, par kurām mēs ne tikai nevēlamies runāt ar pārējiem, mēs pat neesam gatavi tās atzīt paši sev. Tajā brīdī, kad mēs atklājam savu pamatkaisli, iestājās tāds moments. Tagad mēs saprotam, kāpēc es izvēlos šos draugus, kāpēc es strādāju šādā darba vietā, kāpēc es dzīvoju šajā vietā. Bet patiesībā sakot, atgādināšu vēlreiz, tajā brīdī, kad jūs atklājat savu tipu, varētu būt ļoti nepatīkama sajūta. Savā iepriekšējā raidījumā es stāstīju par savu pieredzi, kad es dzirdēju sava tipa aprakstu. Man reāli bija fiziski slikti. Un vienīgais, ko es gribēju, pabeidzam šo sarunu, un tad man vajadzīgas būs zāles, lai es varētu zināt, ko ar to visu darīt. Ziniet, labākās zāles šajā gadījumā ir reāli sevi iepazīt. Un tad, kad jūs sevi iepazīstat, tad jūs zinat, kā rīkoties. Nu, protams, ka ir tā, ka jūs nevarēsiet atbrīvoties no šīm konstrukcijām. Viņas ir automātiskas reakcijas, bet mums ir jātiecās uz to, ka mēs atbildam atbilstoši situācijai, nevis reaģējam. Varbūt būsiet pamanījuši, bija tāds interesants video, kur Romas pāvests Francisks
svētākais cilvēks, pārvietojās starp cilvēku pūļiem, un visi cilvēki viņam sniedz roku, visi, protams, grib ar viņu sasveicināties, un viņš ļoti pacietīgi sveicina visus, un tad viņam ir jāpagriežās pa labi vai pa kreisi, bet viņam katrā ziņā ir jāiet uz savu kabinetu. Un tur ir tā pēdējā rociņa, kas burtiski kamp viņu aiz viņa plaukstas un ieķerās stērbelē, un tas viņa pamatīgās, kā viņš reaģēja. Francisks ir 8. tips, ārkārtīgi noteikts, stingrs, dusmīgs cilvēks, kas ar sevi ir ļoti daudz strādājis, lai mēs neviens nepamanītu šīs viņa automātiskās reakcijas, kā viņš pēc tam pārdzīvot. Tas viss bija video visā pasaulē. Es tikai gribu teikt, tas nav viegli atbrīvoties no šīm savām reakcijām. Bet Zigmunds Freids šo procesu sauc par procesu, kurā neapzinātais kļūst par apzināto. Un mēs redzam, kādi ir tie paterni, kuri ir tie paterni, kuri mūs vada. Un tiklīdz mēs sākam atpazīt šos paternus, mēs esam ceļā uz atbrīvošanos, ceļā uz brīvību. Atcerieties, ir tāda brīnišķīga pasaka par ļauno rūķi, kur viņš darīja ļaunus darbus un visa karaļvalsts cieta un karalis nezināja, ko darīt, un viņš apsolīja pus karaļvalsti un savu meitu par sievu tam, kurš to rūķi iznīcinās. Jūs zināt, kā to rūķi varēja iznīcināt? Tikai nosaucot viņu vārdā. Lūk, lai mums visiem veicās nosaukt savus rūķus vārdā. Un pie tam savus ļaunos rūķus vārdā. Pie tam mēs nekad nezinām, kurā brīdī mēs ar viņiem satiekamies. Varbūt vienkārši mazgājot traukus, varbūt kādā seminārā jūs kaut ko dzirdat un pēkšņi saprotat, ka tas jūsu stāvoklis, kur jums vienmēr gribās teikt, nē, tā nē. Tu vispār nezini pus no tā, ko visi zin, un tu te iztaisies un visiem kaut ko stāsti, bet izrādās, ka to sauc par viltvāru sindromu, kas piemīt veseliem 70% no sievietēm, kas ir vadošajos amatos. Tā, ka jūs to uzzināt, tad nākamajā rītā braucot uz darbu, es turēju kopā ar savu viltvāru sindromu, kas sēž pirmajā sēdeklī gluži man blakām, un mēs mierīgi tērzējam par to, kā viņam varbūt nevajadzētu tik ļoti man uzbāzties. Vēl dažas lietas par tipēšanu. Lai gan mēs meklējam savu tipu, un mēs viņu arī atrodam beigās, un mums ir jāsaprot, es neesmu tas tips. Manī ir daudz šī tipa enerģijas, bet tas nav viss, kas es esmu. Manī ir krietni vairāk. Manī ir arī daudz citu tipu enerģijas. Par to jūs varat pārliecināties, aizpildot Rasa Hudsona Enneagrammas testu, ko var atrast arī manā mājaslapā Enneagramma domuzīme 9zīmes.lv, kur paša testa beigās ir tāda tabuliņa, kur jūs redzēsiet, cik daudz citu tipu enerģijas jūsos ir. Šo testu vajadzētu aizpildīt, domājot par to, kāds jūs bijāt gados 20, 25, kad jūs vēl tā nemācējāt noslāpēt savas īstās emocijas un jūs konstrukcijas vienkārši dejoja pa galdu. Interesanti ir aizpildīt arī šo testu kopā ar saviem mīļajiem, kur jūs sakat, nē, šitas nav manējais, šito es nedaru, šito es tā nekad nedaru, un kāds tur sēž un blakām saka, un vakar. Un, protams, ka savu tipu var ļoti labi noteikt arī individuālajās konsultācijās, kur es jūs ļoti priecīgi būšu redzēt. Bez darbām ir ļoti jāuzmanās no citu cilvēku tipēšanas. Es jau minēju, ka mēs redzam to, kā cilvēks izpaužās, bet mēs neredzam, kas notiek tur iekšā, kāda ir tā motivācija. Šī iemesla dēļ Enneagramma ilgus laikus, ilgus gadus bija slepena mācība, jo tās autori ļoti baidījās, ka šo mācību pārveidīs vienkārši par tādu banālu tipēšanas ieroci, sabāžot cilvēkus pa kastītēm. Bet kā jau es vairāk kārtīgi teicu, un es vairāk kārtīgi atkārtošu nākotnē, Enneagramma nav par to, lai mūs iebāztu kastītēs. Enneagramma ir par to, lai mums parādītu ceļu ārpus šīm kastītēm. Un kā teica Ričards Rors, tā ir tāda īpaša labvēlība, uz ko tu beigās ceri, kas tev ļaus atrast sevī spēku un redzējumu, kā izkļūt no šīm kastītēm. Savukārt, ja jums vairāk nav jautājums, kas es esmu,
piedošanu, es diezgan droši varu apgalvot, ka jūsu izaugsme ir beigusies. Pieseko šim podkāstam YouTube, Apple podkāstu un Spotify platformās un tiekamies nākamajā raidījumā, kuru es jums izstāstīšu par konkrētiem enneagrammas tipiem. Es esmu Elta Moiseja un šis ir podkāsts Enneagrammas mazie noslēpumi.